Labdien, dienas vidū, labu apetīti tiem, kur ir pēduši vai kur taisās ēst, arī labu apetīti tiem, kur ietur diētu. Šodien es gribētu parunāt par lietām, kas pilnīgi nav un absolūti nekādā mērā saistītas ar to, ko es esmu ierunājis vai izteicis savus pārdomus un domas pēdējos ierakstos, bet parunāt pavisam par kaut ko citu. Laiks ir sarežģīts, ģeopolitiskā situācija ir sarežģīta un viss mainās un tā tālāk, un par to man nekas nav papildus jāskaidro. Ir tikai tāda viena lieta, ka ļoti daudz cilvēku, kas šodien ļoti aktīvi iestājas par Ukrainas uzvaru attiecībā pret Krievijas agresiju, kuri ļoti aktīvi iestājas pret krievu valodu un vēl visu kaut ko, un sarkanos karogus ir gatavi, es nezinu, tur nekājām mīdīta ēst nost, ja, un plēst gabalos. Viss baiga labi. Tiešām baiga labi, ja. Bet ir dažs nianses. Tās nianses ir ļoti smagas mūsu tautas vēsturiskajai atmiņai. Un šī vēsturiskā atmiņa iet dienā ar šodienas realitāti un praktisko dzīvi un praktisko valsts politiku. Es uzreiz saku, saruna nebūs vienkārša un varbūt pat arī ne ļoti īsa, tāpēc, ka tie, kas man seju vai purnu negrib redzēt, tur uzreiz var slēgt ārā un viss ar to beidzās, bet es šo to pastāstīšu. Tātad ir jāsaprot viena ļoti vienkārša lieta, ja? Kas tiešām ir ļoti vienkārši īstenībā. Ja? Visu padomju savienību un visu, kas tur notika, vadīja komunistiskā partija. Konstitūcijā, citiem vārdiem sakot, PSRS satversmē, mēs piemērojam Latvijas terminoloģiju, bija ierakstīts 6. pants, ja nemaldos, kad vadošā un tur vēl visāda loma valstī ir Padomju Savienības komunistiskajai partijai, kur attiecīgi sadalījās uz 14 partijām, jo bija 15 savienotās republikas, Krieviem nebija savas komunistiskās partijas, nebija Krievijas Federācijas komunistiskā partija, bet katrā republikā bija sava komunistiskā partija. Tajā skaitā Latvijas PSR bija dabīga Latvijas komunistiskā partija, kas pilnīgi loģiski saprotams. Tātad šie cilvēki, komunisti, visos līmeņos, visa šī struktūra un tā tālāk, vadīja un noteica visu dzīvi valstī. Sākot no tā, kad, kas, kur, cik ir jāiesēj, un beidzot ar to, kurš un uz cik gadiem ir jāiesēdina. Tikai un vienīgi tā. Mums šodien kaut kāda puspiedzerta lustrācija ir notikusi tikai kaut kādiem valsts drošības komitejas stukačiem, un tad tas arhīvs tur ir atstāt labi jau viena 5. daļa, un no tās 5. daļas tur vēl viena 10. daļa ir piemesta klāt vienkārši visādas muļķības, ja? Nu, ir tā nopietni. Un viss ar to ir beidzies. Mums Latvijā nav notikusi komunistiskās partijas biedru lustrācija. Vispār. Un šodien, stājoties valsts darbā vai civil dienestā vai militārā dienestā vai ejot, piemēram, vai vēloties aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses valsts drošības dienestā un tā tālāk, nekur netiek pētīts, vai šim cilvēkam vecāki vai vecvecāki ir bijuši Latvijas komunistiskās partijas biedri. Ja ir bijuši Latvijas komunistiskās partijas biedri, tad kādus amats viņi ir ieņēmuši šajā visā partijas hierarhijā. Un muldēt, uzreiz saku, ja, kad neiestājoties Latvijas komunistiskajā partijā, nevarēja izveidot karjeru un nevarēja mācīties augstskolās un tur kaut ko velns, viņi zina ko. Davai beidzam dirst. Tā reāli, ja?
Jo jūs priekšā sēž klasisks piemērs, es, Einārs Graudiņš, kura tēvs bija apakšvirsnieks 19. SS divīzijā, apbalvots, otrās šķiras Dzelzkrusts, viens no Vācijas augstākiem militāriem apbalvojumiem, ievainojuma zīme melnā, trieciena zīme. Nekad dabīgi, ka viņš nebija komunistiskajā partijā, skaidrs, jā. Nu, par vecvecākiem vispār skaidrs arī nekad neviens nebija komunistiskā partijā. Mamma man tūmā nav bijusi komunistiskajai partijai. Un pie šī visa es iestājos un pabeidzu vienu no elitārākajām Peiseres karaskolām. Pabeidzot šo karaskolu, es nebiju Padomju Savienības komunistiskās partijas biedrs, ne biedra kandidāts. Un vienlaicīgi man bija augstākā līmeņa pielaide Peiseres militāriem noslēpumiem. Tajā skaitā darbībām ar kodolieročiem. Tāpēc dirst nevajag. Vienkārši nevajag dirst. Tātad cilvēki vienkārši gribēja, kā vienmēr, būt elitē. Vienkāršākais variants. Nu, ja tu esi galīgi dumšs vienkārši. Vai nelietis, vai karjerists, kas viss principā viens un tas pats. Tad stājās komunistiskajā partijā. Un tā. Un šodien mums ģenerāla prokuratūrā pilns ar cilvēkiem, kur ir bijuši komunistiskā partijā, kur vecāki ir bijuši komunistiskā partijā. Tiesnešu korpus pilns ar tādiem pašiem. Un viss notiek. Nu, kā tas viss mūsu valstī notiek? Ko mēs visu ļoti labi redzam. Nu, es aiz sava naivuma. Nē, nu, es atklāti, es ar humoru davīgi, ka to saku, nu, ne, vairs naivumu, nesu es tik dumšiem. Es ierosināju mana balss. Jā, bija tāds portāls. Es tad speciāli nomainīju ID karti, paņēmu karšu lasītāju, tur, nu, viss baigi čin. Es tagad varu rakstīt visām valsts iestādēm visas tādas iniciatīvas savas izteikt, jā. Un man bija iniciatīva pilsonības atņemšana Latvijas komunistiskās partijas biedriem un biedru kandidātiem. Ar pamatojumiem viss tas. Nokāps vēl. Un man atbild, gan juridiski, gan politiski šis būtu nonsens. Tas ir tik absurdi, ka piedošanu, bet to nav pat vērts apspriest, kaut kāds idiots uzraksta vai idiota, ja? Tālūk, ja? Nē, mēs te līdz konkrētiem piemēriem tūlīt aiziesim, lai jūs saprastu, cik dziļi mūsu sabiedrībā ir šī komunistiskā domāšana, aura, sekas. Un tas, ka ir pagājuši 30 gadi kopš komunists nav pie varas un ar visiem čekistiem nav mainījis, diemžēl, neko, ja? Un es nepiedāvāju, lai gan reāli to vajadzētu darīt, kad komunistiskās partijas biedru kandidātus jau 90. gadu sākumā vajadzēja internēt, vajadzēja aizsūtīt, man bija piedāvājums uz sedu, tur ir kūdras purus un tur ir koka šķipeli, viņi rok kūdru, izpērkot savu vainu, daudz cietušās Latviju tautas, dzīvojošas likteņupes Daugavas krastos priekšā. Tad man te cilvēki pateica, ka ir kūdras purvi tuvāk, nav līdz sedai jāsūta. Te pat Siguldas novadā ir arī kūdras purvi. Nu, tur komunisti varētu kūdru rakt. Tāpat kā savā laikā vadonis, valsts un ministru prezidents doktors Kārlis Ulmanis pēc 34. gada visus šitos kadrus aizsūtīja uz Kaunciem akmeņu laustuvēm. Bet kāpēc es vispār par to runāju un kāpēc šī tēma ir sāpīga? Tēma ir sāpīga tāpēc, ka šodien visi šie smerdeļi, ja? Nu, es viņu citādi nevaru nosaukt nekādīgiem. Ar komunistiskās partijas biedru kartu kabatā. Un tikai atkal nevajag dirst, ka viņi nav atbalstījuši neko. Visi, kas bija komunistiskā partijā un bija komunistiskās partijas biedru kandidāti, atbalstīja komunistisko režīmu kaut vai ar to,
ka jūs visi maksājāt biedra naudu. Katru mēnesi maksājāt biedra naudu. Finansiāli finansējāt Latvijas Komunistiskās partijas ideoloģiju, tajā skaitā represiju ideoloģiju, vēstures viltošanas ideoloģiju un tā tālāk. Un paskiet, ka tā nav. Tagad es te aiziešu pie ļoti detalizētiem jau cirkiem. Tātad es esmu mācījies no 2. līdz 8. klasē Ķeipenes 8-gadīgajā skolā. Es nebiju labākais skolnieks, 100 punktu nē. Nopietni. Man bija disciplīnas pārkāpumi tur no rīta līdz vakaram un tā tālāk. Ja? Bet es arī dumšs nebiju. Tas arī ir jāatzīst. Es nebiju dumšs, lai gan man nav tur viss pabeigts ar pieciniekiem, ne tū, bet bija priekšmeti, īpaši vēsture, sabiedrības mācība, dabas mācība, ģeogrāfija, kuros es labi mācījos. Man tas interesē, man tas patika, es ļoti daudz lasīju papildu literatūras. Un ļoti daudz, ko man iemācīja tēvs. Leģionārs bijušies. Kā arī māte, kur bija pieredzējusi arī kāru dabīga. Un vācu okupāciju dabīga. Un tātad man klases audzinātājs no 4. līdz 8. klasē bija Andris Upenieks. Tāda persona. Andris Upenieks. Viņš tajā laikā mācīja vēsturi. Mācīja sabiedrības mācību. Kā priekšmets. Un fiskultūru. Vēsturi viņš mācīja ekskluzīvi, tā kā tajā laikā mācīja dabīgadiem, par vadošo, noteicošo un vispārējo un komunistiskās partijas lomu. Un tad man ir ļoti laba atmiņa par lielu nožēlu. Un tad es atceros, ka bija noticis kaut kāds kārtējais Padomju Savienības komunistiskās partijas kongress, un tur tāds, tas variants par tām kongresiem un plēnumiem un visu kaut ko. Un viņš tur vēstures stundā prasa klasē. Mēs tur sēdējām kaut kādi nevairāk, kaut kādi 10 ar kāpēkam cilvēkiem. Viņš saka, kurš tagad tur ir bijis kongress un kas tur vēsturisks, jā, ir pieņemts. Un paprasīja vienai meitenei, un tā meitene, viņa uzreiz nevarēja atbildēt, kurš pēc kārtas tur tas kongress ir bijis. Un tad klases audzinātājs sāk kliegt, kā var to nezināt, ka tas taču ir Padomju Savienības komunistiskās partijas tāds un tāds kongress. Varbūt jūs domājat, ka es te lasīju avīzē, ka tur kaut kur, vēlams zina, kur tur Centrāla Amerikā ir noticis kaut kāds tur pasaules zagļu kongress, ka jūs te nejaucat dažādas lietas. Bet tā prātiņi nāc mājās, ja tā normāli padomāja. Kaut vai no šodienas viedokļa, lai gan man arī tad tas principā viss bija skaidrs. Ja. Lai gan es pats vadīju politinformācijas un ļoti labi šo lietu piepratu vispār, ja kas. Un variants kāds, es šim klases audzinātājs, un bija klases audzinātājs paralēli, un es ļoti pateicīgs, ka viņš man ļoti labi iemācīja mīlēt sportu, konkrēti basketbolu, kur es braucu, trenējos papildus skolā 2 reizes nedēļā. Viņš man iemācīja darboties vietējā teātrī. Es esmu Trīnas grēkos spēlējis jūra lomu. Nezinu, droši jau, ka sūdīgi, bet neesmu spēlējis. Un es esmu ļoti pateicīgs viņam par to visu. Ne, pilnīgi nopietni, bez variantiem, ja. Bet ir lietas, kuras šodien mēs visi esam pieauguši cilvēki, ar milzīgām dzīves pieredzēm, ar kaut kādiem amatiem bijušiem dzīvē, ar kaut kādām karjerām, un nav svarīgi, kas mēs esam bijuši, vai sētnieks, vai zinātņu doktori un tā tālāk. Ja. Kaut kas sāk mainīties, jo cilvēki, kuri 30 gadus atpakaļ ar putām uz lūpām sludināja komunisma idejas, ar putām uz lūpām, starp citu, jāja skolnieks par to, kad klases vakarā bija atskaņot Čikāgas piecīši un 3 no Pārdaugavas. Tas reāls fakts stāsts. Jā, ka tā ir buržāziskās emigrācijas kaitīgā mūzika. Jā. Lūk, bet tas nav viss, es te paskatos Facebook, ja? Atais vaļā Andris Upenieks.
ieraksts 20. novembrī, kas saucās tā: visdārgākajam cenas nav. Es te nolasīšu dažus, tikai vienu fragmentu, ja? Allaž jāpiedomā, lai patriotisma dzimšanas, veidošanās gaita būtu skaidra un nemestu atžgārnus līkumus. Publiskās izdomas paviršība netīšām alojas, domādama, ka ja ejam gājienā, nesīsim lāpas, karogus, degsim ugunskurus, no sirds dziedāsim himnu, uztrenēsim patriotismu. Nē, mīļā sirds, patiesībā ir otrādi. Gājieni, svētbrīži, kopā gavilēšana, tēvzemes godināšana. Jau ir spožs iznākums tavam patriotismam. Nu un tā tālāk, ja? Vēl vienreiz parādis, neko neizdomāju. Andra Upenieka rakstītais Facebookā. Šā gada 20. novembrī ievietots 13.53. Tā kā es tiešām šo cilvēku pazīstu ļoti labi. Man, kā saka, dzejnieka dvēseli neizturēja, un es gribētu nedaudz savādāk visu to lietu paskatīties. Tātad es vēl vienreiz paskaidroju, ka šis cilvēks, kas mans klases audzinātais, un es viņam tiešām par ļoti daudz ko esmu pateicīgs, mācīja vēsturi 8-gadīgā skolā. Un vēsturi viņš mācīja par latviešu tautas nodevējiem, kangariem, kolaborantiem, aizsargiem, leģionāriem, kas ir šauši, patriots, bijuši fašistu, pakalpiņi un tā tālāk, un joprojām, un par visu laimīgāko pasaules daļu Padomju Savienību, kurā ir uzvarējis attīstīts sociālisms un tā tālāk, un joprojām, un nedod Dievs, tur nezināja, kāds tur, kādā kongresā, kāda kārtie murgi ir bijuši pieņemti. Pie kam šis cilvēks intensīvi rāvās iestāties komunistiskajā partijā. Tātad, man te sākumā, es uzreiz atklāti pasaku, man bija doma tāda, kad pastrādāt Latvijas arhīvā, valsts arhīvā, tur taču viss ir pieejams, taču nav nekāda problēma, man ir pieredze darboties arhīvos. Nē, es neesmu tik gudrs, kā, piemēram, Stranga un tur vēl Latvijas vadošie vēsturnieki. Dabīgi, ka nē, es tur tāds amatieris esmu, bet, zināt, es ļoti daudz, ko es atradu arhīvos, neiedomājumi daudz. Jo es vienkārši pētu savu dzimtes vēsturi. Es pētu Ogres novada vēsturi. Man ir savāks milzīgs materiāls par Ogres novada vēsturi, un kamēr Helmans ir dzīvs, es diemžēl neko nevaru tur izdot, jo tur ir vajadzīga sadarbība ar Ogres novada domu, ar Ogres novada mākslas vēstures muzeju. Mēs paši zinām, kāda tur ir situācija, jo tur sadarbojas tikai ar Putina oligarhiem, tur ar citiem nesadarbojas, tur vispār tiek sūtīti dirst vienkārši, ja. Tā mums ir, ko lai dara, tā ir, ja. Bet atgriežamies atpakaļ pie Andra Upenieka, pie man klases audzinātāja. Un es, Andri, tu droši, ka redzēsi šo ierakstu, gan jau tev viņu kāds pārsūtīs. Bet tu man atvaino, bet, mums taču ir tiesības diskutēt brīvi. Un tāpēc, Andri, tāda lieta, kad šodien tu raksti grāmatas, tur ir grāmatas, es sarakstījis vairākas, vienu vismaz, kas arī aptuveni tādā pašā stilā viss ir, ja? Un tu tur stāvi ar padomju varas represētajiem, pie represēto piemiņas akmeņiem un tā tālāk. Bet 40 gadus atpakaļ to ar milzīgi iedvesmu stāstīja kaut ko nedaudz savādāku un rādīja. Un ir tāda grāmata, kur ir uzrakstījis akadēmiķis, Padomju Savienības varonis Vils Samsons. Un viņa sauc Kurzemes
katlā. Šādu viņi izskatās. Es viņu paņēmu nolādēju, pilnīgi legāli, nolādētāju bezmaksas nolādēšanu no Latvijas valsts bibliotekas, jā. Lai gan man viņi arī oriģinālā dabīja, kad ir, jā. Šādu viņi izskatās, jā. Šī grāmata ir iznākusi izdevniecībā Liesma Rīgā 1969. gadā. Un šajā grāmatā Viļa Samsona akadēmiķa, padomju savienības varoņa, kurš apraksta partizāņu un padomju diversantu darbību Kurzemes katlā. Kurzemes katlā tieši 19. divīzijā mans tēvs cīnījās. Tātad 361. lapa, to katrs var pārliecināties, es vienkārši palasīšu te dažus fragmentus. Ja? Tās izlūku grupas, kas nesaprata vai pārkāpa partizāņu manevrēšanas vitālos principus, piedzīvoja sakāvi, tāpat kā sniedziņa apakšvienība, vai arī cieta smagus zaudējumus. Jāņem vērā, ka decembra nogalē starp Ugāli un Pilteni sekmīgi piezemējās un sāka darboties veselas 5 frontes izlūku grupas, kas bija dažāda skaita un sastāva ziņā. Neveicās vienīgi Barsam, iekavās Panterai, kas zaudēja izlūku Daugavpilieti, pēc dienesta pakāpes jaunāko leitnantu, iekavās uzvārds nav noskaidrots, kurš izpletņa kļūmes dēļ gāja bojā nolaižoties. Upinieks šo notikumu apraksta šādi. Lidmašīna pacēlās no Bauskas aerodroma. Man personīgi tā bija 3. reize, kad tiku nomests ienaidnieka aizmugurē. Iepriekšējās reizēs biju Baltkrievijā un Lietuvā. Mums vajadzēja izlidot jau iepriekšējā naktī, bet sliktu laika apstākļu dēļ lidojumu atlika. Parašūtus tādēļ salikām smagajā mašīnā. Nākamajā naktī aerodromā pielāgojām parašūtus. Liktenīgā soma man jau bija mugurā, kad pienāca instruktors un lika to noņemt, jo nebija pareizi uzlicis. Uzlika turpat blakus stāvošo, bet manu uzvilka Daugavpilietis. Viņam izlecot, izpletnis nebija atvēries, bet rezerves ierīci viņš bija pielietojis par vēlu. Tādēļ parašūtu kupols nepago izplesties un nobremzēt kritienu. Viņu apglabājām turpat Ploču purvā. Vislabāk, tālāk atkal teksts, ja? Vislabāk pēc piezemēšanās gāja Panterai, Barsam, iekavās. Sākumā 4 vīru grupa bāzējās pie Sluju ezera, un tā tālāk. Un te, redzat, ir apakšā tāda piezīmīte, kā vēsturiska izziņa. Un tur ir teikts tā, ka Barsa iekavās Panteras 5 vīri piezemējās sarkanās bultas lidlaukā. Lidlaukā ir iekaviņās, ja? Pie Abavas komandieris Staršina V. Ļubimovs iekavās Viktors. 2 izlūki bija no Latvijas. Vecākais seržants rīdzinieks Ojārs Upinieks un kāds Daugavpilietis. Viss baigi labi. Visi baigi labi. 263. lapa. Upinieks atceras daudzus tā laika izlūku palīgus. Tad tas viss tiek pārskatīts un tā tālāk. Un viss ir tāds, viss tā baigi, viss ir baigi forši tā, ja? 367. lapa. Pēdu meklētāji. Vēlams, kāpēc Fenemona Kūpera gandrīz vai. Un Panteras izlūki Rāpatu apkārtnē paretam veica arī diversijas uzdevums.
Saglabājušās ziņas, ka uz Zlēku Ugāles ceļa dienvidos no Silakroga viņi vairāk kārt ir apšaudījuši hitleriešu automašīnas. Un 416. lapusē ir sekojošs teksts. 9. maijā pie Silakroga uz Ugāles ceļa hitlerieši smagi sašāva Panteras komandiera vietnieku Ojāru Upinieku. Te jau ir pilns vārds un uzvārds. Tā kā vietējie iedzīvotāji sniedz palīdzību un tā tālāk, un viss ir baigoja, viss karoči ir kārtībā. Ja? Tādēļ es paskaidroju, šis varonīgais diversants un partizāns Ojārs Upinieks ir tā Andra Upinieka, kurš stāsta par patriotismu, kā vajag ieaudzināt un vispār, un tā tālāk, un tur apraudāties var no tiem tekstiem, ko viņš raksta. Tēvs. Tālūk. Un baigi smagi īstenībā šādas lietas, tik fiks pārkrāsoties. Jo es atceros, bija lieta tāda, kad, bija pionieru vienība klasē, un pionieru vienību vajadzēja nosaukt kaut kā vārdā, tur, visādi, tur Oļega Koševī un Pavļika Marozova, un vispārie tur jau pēc kārtas. Un zinat, kā vārdā bija nosaukta Ķeipienas 8-gadīgās skolas mūsu klases pionieru vienība? Pēc Andra Upinieka. Andra Upinieka, tas, kas raksta par labu gājieniem un fotografējās pie represēto pieminekļiem un tā tālāk. Viņa bija nosaukta Latvijas Komunistiskās partijas ideoloģijas sekretāra 1940. gada Žaņa Spuras vārdā. Tāda dzīve. Un Andri, piedod, bet, tu pirmo reizi ar pirmo piegājienu netika iekšā partijā, ja nemaldos, komunistiskajā dabīgajā. Tikai tāpēc, ka bija klases vakars. Bet es atklāt sakot, es īsti neatceros, vai mēs to, un kurš, ja to izdarīja, tas tiešām ir miglā tīts, bet tā būtība bija tāda. Smieklīgi, jā. No vienas puses, no otras vispār baigais krimināls faktiski. Mums bija klases vakars, kur mēs meitenēm dejojām, un, kā, baigi forši tādā vecumā, kas labāks varbūt kā ar meitenēm dejot, ja. Un kaut kā ejot projām no skolas, man liekas, mēs vēl dzēruši bijām. Nē, es šādi, dabīgi, kāds savādāk. Jā, mēs 7. 8. klasē lietojam alkoholu dabīgi, kad jau. Ne jau tur pa 10 pudlēm spurni, bet, pa pošu striem jau toču izrālu, tā reāli, ja. Lūk, un mēs norāvām slēdzi centrālo, to sauc par Ubiļņiku. Un tā kā priekšā bija brīvdienas, mēs jau par to nedomājam. Sapūk gaļa, vesels ledusskapis skolā, un tad tur kaut kā to visu sasēja kopā, cik es atceros ar to, kad tā ir bijusi Upinieka klasa, un tur kaut kā tur to partiju kaut kādas tur sākās problēmas ar to stāšanos partijā. Un vēl es Andrim gribētu atgādināt vienu lietu, kad, kurš stāsta tur par patriotismu, vispār jau, ja. Kad es 6. klasē iegādājos par PSRS rubļiem, jo citu jau nebija svētbildes pareizticīgo. Ar mērķi viņas Rīgā realizēt. Lai varētu pēc tam PSRS rubļus, tas priekšā kā man galva strādājot tajā laikā, ja. Jo ļoti kaut ko gribējos. Gribējos džins rubļus samainīt uz saucamajām bonām, ja? Un bonus atkal tur bija schēma kāds ar Albatros. Varēja tikt pie tiem džinsiem, ja? Pie tam riktīgiem un par normālu cenu, teiksim tā, ja. Un tur atkal kāds apzinīgs dabīgi, daudz apzinīgāks pa man to visu dabīgi, ka nostučīja, ja? Andri, tu atceries, kā man drāz pa svētbildēm? Tāda ir tā lieta, un tas ir tikai viens piemērs, un viņš absolūti, starp citu, nav negatīvs. Viņš absolūti nav negatīvs, lai gan tur vēl ir ļoti daudz visādi aspekti.
sadzīvisku raksturu aspektu un likumības un morāls aspektu tev kā skolotājiem ļoti daudz. Es domāju, ka tu zini un saproti, par ko es runāju. Tajā skaitā laulības dzīve un viņas pārkāpšana. Bet, pie tā mēs nepieturēsimies detalizēti, vismaz pagaidām. Un tas ir klasisks piemērs tām, kas šodien notiek Latvijā. Tas ir klasisks piemērs tām, ka tiesneši, kas ir tiesājuši cilvēks par antipadomju darbību, par pretpadomju propagandu, par spekulāciju, turpina to mierīgi un turpināja to mierīgi darīt, jo pilnīgi citā valstī. Kad izmeklētāji, kas bija izmeklējuši lietas pa līniju, piemēram, OBHSS, pēc tam to mierīgi turpināja darīt mūsu Latvijas ekonomiskā policijā. Un es uzskatu, ka tas ir absolūti mans viedoklis, un tāpēc es viņu arī gribēju palaist caur mana balsu, bet tur man vienkārši dirst pasūtīja un pateica, ka man te viss nav mājās. Es uzskatu, ka, ja tā godīgi, tad vēsturiski pareizi un taisnīgi būtu, ka Latvijas komunistiskās partijas biedriem un biedru kandidātiem neatkarīgi, kad viņi tur ir sastājušies, izstājušies un tā tālāk, ka viņiem nebūtu Latvijas pilsonība. Tas būtu tikai godīgi, lai viņiem ir nepilsoņa status. Kāds viņš ir Latvijā, mums nepilsoņa status, ja? Jo tie, kuriem bija Latvijas komunistiskās partijas biedra karta kabatā un kuri visu laiku tur balsoja par visu pēc kārtas, ja? Atbalstīja visu politiku, visu ideoloģiju. Tajā skaitā ietekmēja izglītību ideoloģiski. Es neuzskatu, ka viņiem būtu tiesības būt par šīs valsts pilsoņiem. Tas ir mans viedoklis. Viņam var nepiekrist. Varbūt vispār es esmu galīgi dumšs vispār, ja? Un es pilnīgi kaut ko murgoju neskarīgi, ja? Pilnīgi iespējams. Uz vecumu mums visiem sākās visādas problēmas ar galvu, kas, ja? Lai gan es cenšos dzert vitamīnus pret demenci. Un tas, ko es tagad esmu izteicis un ko es šeit esmu ierakstījis, Andri Rupnieki, man nav mērķis tevi pazemot vai par tevi izņirgāties. Pilnīgi nē, pilnīgi nopietni nē. Bet ir morāles, ētikas, līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt šajā dzīvē. Tu viņas manā izpratnē esi pārkāpis. Un viņas nav nekur ierakstītas, ne likumā, ne normatīvos dokumentos. Viņas ir baušļos ierakstītas. Tas viss, ko es gribēju pateikt. Un tas ir tikai viens piemērs, kas ir konkrēts, kuru es zinu detalizēti, gadu desmitiem ilgi. Jo tā ir bērnība man, kas paliek atmiņā vislabāk. Un šādu piemēru Latvijā ir desmitiem tūkstošu. Saprotiet? Desmitiem tūkstošu. Es nerunāju par kaut kādu ieleni, kas mums ir Eiropas parlamentā, deputāta Ines Vaida, kas vispār ir bijusi fakultātes komunistiskās partijas komitejas sekretāra un universitātē, mācījusi sociālisma ekonomiju. Un te pilns jūs katrs varat nosaukt šādus cilvēkus. Katrs jūs viņus varat nosaukt. Un tāpēc par visiem šiem te es 10 reizes vairāk cienu Alfredu Petroviču Rubiku. 10 reizes. 100 reizes vairāk. Tāds ir. Atklāt pasaku.